Ir sestdienas rīts, 10:11. Jūsu televizora ekrānos kanāls Rīga TV 24 un automatu raidījums numur 2. Šodien raidījumā CSDD 2015. gadā paveiktais satiksmes drošības uzlabošanā, darbs ar jauniem satiksmes dalībniekiem, renovētā biķernieku trase un citi nozīmīgi CSDD veikumi 2015. gadā. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas izveidojis aplikāciju viedtālruņiem. Svētku salūti firma Aldīga. Gads pagājis vienā elpas vilcienā. Liekas vēl vakardien. Biķernieku kompleksajā sporta bāzē Ceļu satiksmes drošības direkcijas vadībā tika organizēti braukšanas testi, braukšanas apmācība slidenā laikā. Šis gads sākās ar drošu braukšanu ziemas apstākļos. Šobrīd liekas, ka īsti ziemīgi laika apstākļi nav, bet gada sākumā bija. Un tiešām cilvēku atsaucība bija liela. Pirmo reizi to darījām tādā eksperimenta kārtā, un tiešām cilvēku atsaucība un interese bija liela, un ieguvums tas, ka cilvēki arī daudzas jaunas iemaņas un zināšanas ieguva. Jo mēs skatījāmies ne tikai to, kā cilvēki brauc un tāds pamatprincips rādījām, bet informējām cilvēkus arī par riepu nozīmīgumu, ka riepai ir svarīgs ne tikai tas, ka viņai ir atļautais milimetra biezums riepā, kas ir drošs un ar kuru var veikt tehnisko apskatu, bet arī pievērsām tādai lietai, ka riepas vecumam. Riepa tiek veidot no gumijas, un gumija arī ar laiku nolietojās, arī viņu ķīmiskais sastāvs nolietojās, un arī šīs te biķernieku eksperimentos parādījās, ka jo vecāka riepa, jo arī tā saķera ar ceļu un bremzēšanas ceļš bija daudz garāks. Pēc ziemas braukšanas turpinājām arī nodarboties ar ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Pirmām kārtām izglītības jautājumi, satiksmes drošības papildu izglītība bērniem. Šogad izveidojām jaunu sistēmu arī bērnu eksāmenu pieņemšanai. Tagad to var darīt skolu datorklasēs, pētiņiem līdzīgi kā jebkuram autovadītājam. Piesēžoties pie datora skolas klasē vai atnākot CSDD nodaļu, datorā šis eksāmenis tiek nokārtots, un šogad izveidots arī jauna parauga velosipēdu vadītāja apliecības, kas ir ļoti līdzīgs autovadītāja apliecībai. Tā kā bērnam šis te pirmais dokuments jau izskatās tiešām tāds kā liela cilvēka dokuments, un bērns var lepni braukt ar šo te velo apliecību. Noteikti runājot par velo lietām, pirmā satiksmes drošības kampaņa šogad bija par velosipēdistiem. Atgādinājām droši braukšanas principus gan velosipēdistiem, kā viņiem būtu jāuzvedās uz ielām un ceļiem. Protams, arī brīdinājām autovadītājus, ka velosipēdisti ir uz ceļa, ka viņi ir varbūt tās mazāk pamanāmi, bet viņi nav mazāk svarīgi satiksmes dalībnieki. Viņi ir līdzvērtīgi jebkuram autovadītājam, un es domāju, ka autovadītājiem viņiem ir iemesls vēl vairāk cienīt velosipēdus, jo vairāk velosipēdisti būs uz ceļa, jo mazāk sastrēgumu būs ielās. Jāpiemina arī tradicionālā Jāņa akcija. Būtībā mēs visas akcijas sākām tieši ar Līgo svētku kampaņu Izglābt draugu, un visus šos te gadus esam runājuši par braukšanu Reibumā, un iepriecina fakts, ka Reibumā braucošu autovadītāju skaits ar katru gadu samazinās. Ļoti ceram, ka drīzumā varēsim līdzīgi runāt kā citās valstīs, Vācijā, Zviedrijā, kur šis skaits ir ļoti, ļoti niecīgs. Un šie Jāņi, šie Līgo svētki pagāja bez bliegaišiem. Jā, iepriecina fakts, ka jau otrais gads ir, ka tieši Jāņu svētku dienās, 23. 24. jūnijas, ir bijis bez bojāgājušajiem. Un šogad arī tādu akciju, kas jau ilgāku laiku nebija rīkota, bet ļoti svarīgi ir drošības jostu lietošana. Un jo īpaši aizmugurē sēdošajiem, jo, salīdzinot arī ar citām Eiropas valstīm, nesen Rīgā bija Eiropas valsts tikšanās, satiksmes drošības speciālistu tikšanās, kur tika arī Latvijai tā nedaudz aizrādīts, ka tas ir tas lauciņš, kur mums ir vēl tiešām iespēja augt. Un, ja drošības josts, piemēram, tādās pirmrindniecēs valstīs, kā piemēram Slovēnija tika pieminēta, tur priekšā sprādējās 95% autovadītāji, aizmugurējos krēslos vairāk 80%. Tad Latvijā tomēr mums apmēram tik sprādzējās 80% priekšējos krēslos, diemžēl aizmugurējos sēdekļos vēl mazāk ir. Un arī tas ir panākts ar akcijas palīdzību un ar darbu, ar bērnu smadzenēm, ar bērnu uztveru, virzot pie tā, ka toreiz tos robīšus, ka dalīgi un viss. Un tagad tie bērni ļoti aktīvi lika vecākiem sprādzēties.
Jā, un jāsaka arī, ka šogad jau akcijas laikā šo te drošības jostu lietotāju skaits palielinājās, bet tomēr līdz tādam attīstīto Eiropas valsts līmenim mums ir kur augt, un šis varētu arī būt viens no faktoriem, ka palielinot drošības jostas lietotāju skaitu samazinātos gan bojā gājušo, gan arī ievainoto skaits, tieši satiksmes negadījumu smagums. Runājot par bērniem, ceļu satiksmes drošību un izglītību nedrīkst nepieminēt jauno satiksmes dalībnieku fórumiem, kā mēs sakām, jauno velosipēdistu sacensības, kuras Līgos svētkus tā smuki iekļauj no vienas puses Latvijas sacensības, no otras puses sacensības Eiropas, kur jau piedalās labākā Latvijas skolu komanda. Tas arī ir tāds, var teikt, ar lielākajām tradīcijām no mūsu organizētajiem konkursiem, un tiešām piedalās, mums esam radījuši iespēju, ka visā Latvijā, ne tikai Rīgā, bet visos reģionos notiek sacensības, un labākā izlase brauc uz Eiropu, un tiešām varam būt lepni, ka Latvijas izlases katru gadu ir, tā teikt, Eiropas komanda topā, un šogad ieguvām augsto 3. vietu. Jau kuro gadu tiek noskaidrots CSDD satiksmes drošības labākā skola. Tas arī ir kā pamudinājums pedagogiem, jo zinām to, ka viens ir, protams, aktīvi iesaistīt bērnus, lai viņi mācītos, piedalītos paši, veidot šīs zināšanas, bet, protams, ir sevišķi mazākajās klasēs bez pedagoga darba nekur. Un tieši gribam arī mudināt pedagogus iesaistīties šī darbā un, protams, labākos atzīmēt, varbūt tās arī iespēja robežās apbalvot, bet tiešām, jo pedagogu darbs ir nenovērtējams. Bet mēģinātu varbūt kaut nedaudz novērtēt, pateikt viņiem paldies, ko viņi ir jaunieši labā darījuši. Jaunus dalībniekus ar katru gadu vien vairāk pulcē. Konkursā grib būt mobils, kurš sākums ir interaktīvs un beigās finālā satiekās labākās komandas, kuras tad arī gan parāda savu intelektu, gan satiksmes noteikumu zināšanas. Jā, tā kā ir dažādi satiksmes dalībnieki atbilstoši vecenam, velosipēdisti, mopēda vadītāji, autovadītāji, arī mēs savus konkursus esam pielāgojuši tam, lai katrai šai kategorijai būtu savs konkurss. Kā tu minēji, grib būt mobils konkurss, jo tas ir tādi mopēdisti vecuma bērniem, kur arī piedalās jau apmēram 500 komandas Latvijā, un noslēdzošais posms tas jauniem autovadītājiem, kuriem vēl nav tiesības, tas ir gada jaunais autovadītājs, kur ir gan teorētiskie jautājumi, kur ir iespējas arī praktiski fināla sacensībās izbraukt arī šķēršļu joslu. Tā kā es domāju, ka tie jaunieši un bērni, kas ir izgājuši un piedalījušies šajos konkursos, es domāju, tiešām būs apzinīgi satiksmes dalībnieki, zinās satiksmes noteikumus, un galvenais, ka viņiem būs tāda pozitīva un lojāla attieksme pret satiksmes noteikumiem un citiem satiksmes dalībniekiem, kas, domāju, ka nav mazsvarīgi. Noteikti arī jāiet laikam līdzi. Tagad noteikti tas ir viedierīces, internets, un tādēļ arī esam izveidojuši speciālu internetu lapu vietni bērniem csdd.lv, kas ir tieši domāta tādiem jauniešu auditorijai, un tur ir gan mācību materiāli, tur arī dažādi jautājumi un uzdevumi, ko bērni paši var izsināt. Jā, un visu gadu garumā bija sacensības, katru mēnesi bija uzdevumi, un, protams, gada beigās būs arī paziņosim rezultātu, kā bērniem ir veicies šī konkursā. Tu piesauc viedierīces. Viens no jaunajiem likumiem, kas šogad tika pieņemts un stāsies spēkā no 1. janvāra, ir par aizliegumu lietot pie stūres viedierīces. Jāsaka, jā, laiks iet uz priekšu. Ja kādreiz, kad šo likuma normu rakstīja, tad neviens nezināja, kas ir viedtālrunis. Tad bija parastais telefons, un tādēļ likumā bija ierakstīts šis mobilais tālrunis. Tad sekojam, skatāmies līdzi, ka jau runājam, ka mēs bērnu konkursu pielāgojam tam un skatāmies to, ka šī dzīve bez viedierīcēm jau laikam nav iedomājama. Viņi ļoti daudzā ziņā mums atvieglo dzīvi. Un ir ļoti labi, ka tādas ir. Bet, protams, katrai lietai ir sava vieta, un noteikti automobīļu stūri nav tā lieta, kur šīs viedierīces vajadzētu izmantot. Ļoti ērti ir lietots arī dažādas navigācijas, bet arī tad, ja navigācija noteikti ir ievadam gala punktu jau atrodoties garāžā, pagalmā vai kur mums automobīls atrodas, un izbraucot satiksmē, jau ejam ar sagatavotu maršrutu, lai nav braucot mums jānovērš uzmanību no ceļa, jo kā uzskata arī ārvalsts speciālisti, braucot 100% uzmanībai jābūt uz ceļa. Un tikko tas nav, tā var parādīties, ja sevišķi kritiskos brīžos var parādīties, cilvēkam trūks reakcija, viņš nespēja noreaģēt, sekas mēs katrs varam iedomāties, kādā situācijā tās var būt. Viens no notikumiem, tādiem nopietniem, noteikti šogad ir arī pieņemtie ceļu satiksmes noteikumu grozījumi attiecībā uz velosipēdiem. Būtībā ir izveidot jaunu satiksmes noteikumu, pat cik tās izmaiņas bija ļoti daudz. Viena tāda sadaļa ir
velospēdistiem. Un runājot par velospēdiem, tad mēs gribētu, lai tas pamatprincips būtu tāds, ka primārais, kas velospēdiem jāizmanto un kas arī pats drošākais, tas ir velo infrastruktūra. Un ļoti labi, ka šī velo infrastruktūras iespējas Latvijā palielināts gan Rīgā, gan arī citās pilsētās. Bet vietās, kur šī infrastruktūra nav, tomēr drošākais ceļš ir braukt pa brauktuvi. Braucot plūsmā ar transporta līdzekļiem, šī plūsma ir gan paredzamāka, gan vienmērīgāka, bet izņēmumu gadījumos, ja, piemēram, velospēdists nejūtās tik droši vai laika apstākļi nav labvēlīgi, ka arī bērniem līdz 12 gadiem ir atļauts braukt arī par ieti. Bet tomēr jāatgādina, ka uz ietves galvenais un karalis ir gājējs. Un jāņem vērā, ka gājējs mēdz būt neprognozējams. Braukt pa ietvi drīkst, bet tas ir jādara ļoti uzmanīgi, gājēja ātrumā un jābūt ļoti uzmanīgiem no šiem visiem blakus faktoriem. Ja mēs kādreiz vispār Latvijā tādu velo celiņu praktiski nebija un mēs nezinājām, kas tas ir, tad tagad jau tāda kļūst arvien vairāk. Arī gājēji ceļi gar lielajām šosejām kādreiz nezinājām, kas tas ir, tad tagad tāda palielinās. Bet vietās, kur tas nav redzams, rudenī mēs, lai šiem gājējiem palīdzētu kļūt pamanāmākiem, dalījām kopā ar Samariešu apvienību un citiem atbalstītājiem šīs vestes. 20 000 šogad? Jā, šogad izdalīts 20 000. Vēl sadarbībā ar atbalstītājiem vēl šis skaits ir palielinājies. Un es domāju, un galvenais iepriecina arī fakts, ka varbūt tās ne visi, bet liela daļa šīs vestes arī lieto. Kā mēs sižeta sākumā sākām ar jaunumiem biķerniekos, kur izmēģinājām šo ziemas braukšanu, tā arī noslēgumā droši vien jāpasaka, ka arī biķerniekiem šis bija ļoti nozīmīgs gads. Biķernieku trasei, kas teikt ir CSDD pārziņā. Vasarā tika atklāta rekonstruētā biķernieku trase, jo liels posms biķerniekos tika rekonstruēts un izveidots modernāks, drošāks, un autovadītāji jau ir izteikuši savu atzinību par šo. Latvijā notika vasarā arī augsta līmeņa speedway sacensības, tā kā ir tāds sporta, multifunkcionāla biķernieka trase, kur nav tikai autosports, kur ir arī speedways, un nākošais gads biķerniekos, var teikt, no jauna ieradīsies jauns sporta veids kā rallycross. Rallycross čempionāta posms nākošais gads notiks Rīgā. Visiem gribētu novēlēt laimīgu jauno gadu un galvenais drošu un arī saticīgu. Gan ģimenē, gan darbā, gan arī sadzīvē. Būsim laipni viens pret otru, cienīsim viens otru, un es domāju, tad viss būs kārtībā. Skaties ceļam acīs. Firma Hydronex pārdod un remontē hidrauliskās sistēmas un to sastāvdaļas. Projektē, uzstāda un veic servisu. Firmai Hydronex ir 3 tirdzniecības un servisa centri – Rīgā Skandu ielā 13, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A un Krustpils pagasta Asnātos. Servisa centros izgatavo hidrauliskās šļūtenes, kā arī var iegādāties hidrauliskos sistēmu sastāvdaļas un eļļu. Darba laiks no 8 līdz 18, nepieciešamības gadījumā iespējams 24 stundu servis. Firma Hydronex. Maigoni ilgais? Vai beigāt no parāda? Man vienmēr dzīvē veicies, un vienmēr. Un arī šobrīd bija tāda sajūta, ka es tikšu cauri sveikā. Es tā kā agrāk arī esmu braucis bez augstas, bet iekritu. Un ar savu neapdrošināto mašīnu ieskrēju taisni džipā. Tagad jāmaksā, es nemaz nezinu, kur lai ņem tik daudz naudas. Bet es samaksāšu parādu. Brauciens bez octa nozīmē, ka zaudējumi par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu tiek sekti no paša kabatas. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Ir pagājis vēl viens gads autoceļu uzturētājiem, kurš bija savā ziņā veiksmīgs. Bija arī problēmas, bet kārtējais gads aizvadīts un gaidot jauno gadu, gribās novēlēt darba kolektīvām, lai nākošais gads būtu pilns ar veselību, laimi, saticību, ar mērenu darbu un lai
autoceļu uzturētājam vienmēr veiktos viņa darbos un lai sabiedrība novērtētu šos darbus. Lai mums visiem veicās un cilvēki, kas lieto Latvijas autoceļus, būtu priecīgi par to, ka viņi ir gludi, vienmēr tīri, ceļa zīmes spožas un brauciens ir drošs līdz tam punktam, kuru autobraucējs izvēlās. Laimīgu jauno gadu! Ja kādreiz nākotnē kāds pētnieks apskatīs šos laikus, kad mēs dzīvojam, ļoti iespējams, ka viņus nodēvēs par aplikāciju laiku. Arī Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas šobrīd ir radījis kādu jaunu aplikāciju, domājams, transporta līdzekļu īpašniekiem visai vai pat ļoti izdevīgu. Tiešām tā ir, ja, jo mums ir pietiekami attīstīta mājaslapa, un mēs gribam arī būt cilvēkiem tuvāk, un tad arī tās funkcijas, kas ir noderīgas mājaslapā, mēs centāmies cilvēkiem nodot vēl tuvāk, ja, caur šo te aplikāciju. Viņu mobilajos telefonos. Ja. Tad aplikācijā ir 4 sadaļas. Droši vien, ka būtiskākā sadaļa ir mani dati, kur var tad noskaidrot savu bonusmalas klasi, nospiežam bonusmalas klasi, šeit ievedam personas kodu un tad apstiprināt datus, mēs iegūstam bonusmalas klases, kāda ir. Šī gadījumā šeit ir 11. bonusmalas klase, mēs varam uzspiest uz šo te 11 un redzam katrā gadā, kāds tad ir bijis situācija, vai ir bijuši ceļu satiksmes negadījumi, šeit ir bijis viens negadījums, tad ja ir kāds negadījums, te var apskatīties sīkākus datus, redzam atbildīgo apdrošinātāju, kur negadījums noticis un kā tas viss noticies. Ir. Tālāk, otra sadaļa ir mani auto. Šeit jūs varat ievadīt līdz 4 automobīļiem, arī fotogrāfijas. Un par katru automobīlu jūs redzat negadījumu skaitu, kas ir bijis šajā te periodā. Redzam oces derīgumu termiņu. Ja ir beidzies, tad sarkans parādās, ja. Par negadījumiem var uzzināt kaut sīkākas detaļas, ja. Šeit mēs atkal ieejam pie negadījumiem. Tad ir sadaļa OCA dati, kur mēs varam jebkurā brīdī vai nu ievadīt vienu transporta līdzekli, noskaidrot atbildīgu apdrošinātāju, vai arī tiem transporta līdzekļiem, kas jau ir ievadīti, noskaidrot apdrošinātāju. Tad skatāmies, atkal mēs redzam polises datus, atbildīgu apdrošinātāju. Tā arī valsts, kur, protams, polisa darbojās. Un arī, ja vajag, tad mēs varam ieiet pie atbildīgā apdrošinātāja visām detaļām. Tālāk ir šajā pašā sadaļā arī pirkt apdrošināšana. Mēs paņemam kaut kādu transporta līdzekli, kas mūs interesē, vai tie, kas ir ievadīti, vai ievedam citu transporta līdzekli, un arī uzzinām apdrošinātāja piedāvājumus. Ja? Tad šeit mēs redzam visas apdrošināšanas sabiedrības, viņa piedāvājumi, un tad izvēloties to apdrošinātāju, kas mums liekas vispievilcīgākais, labākais piedāvājums, mēs varam aiziet uz šī te apdrošinātāja mājaslapu un tad iegādāt OCA polisi. Tieši par tām cenām, ko piedāvā apdrošinātāji savā mājaslapās, kas viennozīmīgi ir un droši vien, ka pats izdevīgākais piedāvājums. Tālāk ir jaunumi, kur jūs saņemat informāciju par to, kas ir OCA sfērā svarīgs, ja. Teiksim, tāda vienkārši ziņa sadaļa. Un arī sadaļa, ja ir nepieciešams, ja jums noticis negadījums, ja, šeit ir informācija par negadījumu, kur tātad ir pamācība, kā aizpildīt saskaņoto paziņojumu, šeit var noskatīties, arī pateikts, kādā gadījumā viņš ir izmantojams šis saskaņotais paziņojums. Tāpat tās iespējams arī fiksēt negadījumu, tad jūs šeit ievadot transporta līdzekli, ar kuru jūs esat sadūrušies, ja mēs varam noskaidrot viņu apdrošinātāju, varat fotografēt negadījumu, kas ir ļoti ieteicams, un ja jūs šeit nofotografēsiet negadījumu, tad arī šī informācija tiks nosūtīta centrālajai databāzei un apdrošinātājiem būs pieejama. Tā pašā laikā nevajag aizmirst, kad saskaņotais paziņojums tāpat ir jāiesniedz savam apdrošinātājiem, ja, jo tāda ir likuma prasība. Tāpat, protams, varat izsaukt policiju, ja tas ir tas gadījums, kad ir šie cietušie un tie pārējās lietas, kas ir paskaidrotas. Kurā vietā šo aplikāciju var atrast un vai viņi kaut maksā? Viņi var ielādēt tāpat kā visas aplikācijas, viņi ir bezmaksas un jāmeklē pēc vārdiem LTAB OCTA. Strauji tuvojas gada beigas. Es ceru Ziemassvētki visiem veiksmīgi pavadīti.
nav bijis nepieciešamība meklēt savos veidtālruņos octa polisi kādu ceļu satiksmes negadījumu sakarā. Tā pašā laikā es uzskatu, ka, un tiešām, protams, ceru, ka jebkuram no mums ir iegādāta šī te polise, un tādējādi mūs nevar skart kaut kādas nepatikšanas saistībā ar šīs te polises neesamību. Es ceru, ka arī tie 2%, kas nav iegādājušies OCT apdrošināšanu, šo te polisīti nopirks un paveiks kādu labu darbu nākošajā gadā. Polises cenas šajā gadā nav ievērojami izmainījušies, tikpat kā palikušas nemainīgas. Es ceru, ka arī nākošajā gadā šīs te polises cenas paliks nemainīgas. Savukārt apdrošinātājiem es vēlētu nedaudz zemākus mīnusus un rast iespēju tiešām nosakt šo te nerentablo otas apdrošināšanas veidu ar citiem veidiem un tādējādi spēt nopelnīt arī nelielu naudu, kas, es domāju, vajadzīgs stabilai biznesa attīstībai. Drošums ceļa ar OCTA un nemērkaķoties uz ceļiem, neskatoties to, ka nākošais gads ir mērkaķu gads. Jaunais gads vairs nav aiz kalniem, tāpēc firma Aldi, rūpējoties par pirotehnikas pieejamību Rīgā, ir izveidojusi jaunu pirotehnikas veikalu Matīs ielā 103A. Veikalā atrodas pirotehnika, ļoti liela izvēle, 50 veidi dažādas baterijas, sākot ar 2 eiro un beidzot ar 200 eiro gabalā. Nezinot, ko izvēlēties, nākat ciemos, pārdevējs pastāstīs, kas ir labāk, izstāstīs, varbūt jums ir kādas vēlmes, parādīs video un kopīgi nokomplektēsim ļoti skaistu jaunā gada salūtu. Kā arī visi video ir pieejami mūsu mājaslapā www.aldipirotehnika.lv, kur jūs varat redzēt 95% aptuveni produkcijas visus video. Rīgā, starp citu, ir vēl 2 veikali, Krasta ielā 91-93 un Berģos, Brīvības gata 452. Bet kas ir tas, ko mēs nedrīkstam aizmirst? Kas ir pats galvenais? Pats galvenais, protams, ir pirotehnikas lietošanas drošība. Piemēram, kaut vai tāpat baterija. Vienkārši noliekam viņu ar uzrakstiem smuki, kā izlasam šitā arī uz līdzenas vietas. No augšas neko nevajag plēst nekad nost, tas tāds aizsargs tieši lietum, sniegam, lai viņš nesamirkst. Nu, un tagad, principā, lielākai daļai visiem pirotehnikas izstrādājumiem ir tāda oranžais degļa aizsargs. Šo mēs vienkārši noplēšam nost, novietojam uz līdzenas vietas, varbūt drošības pēc varam pielikt kaut ko no sāniem, vai ar sniegu, vai kaut kā, lai viņš vienkārši būtu stabilāks. Nu, un tad nekaroties pāri, no sāniem arī piededzinām to deglīti. Principā arī viņiem visiem ir lielākā daļa tā bultiņa, kas nozīmē, kur tas šaušanas virziens, nu, lai nebūtu tā, ka otrādāk apliks. Jo, nu, ja apliks otrādāk, tad viņš jau pirmo šāvienu apkritīs, un tad būs brīnumi. Ko vēl noteikti cilvēkiem katru gadu arī atgādinam, tās raķetes, ja, nu, raķetēm obligāti nespraužiet viņas vienkārši zemē, jo tad viņas nekur neaizlidos. Viņas ir vai nu jāieliek, ja ir tāda speciāla trubiņa, nāk komplektā līdz tādā trubiņā, vai nu sētas stabā pieņemsim, vai nu vēl ir variants šampāniešu pudelē, kā liek cilvēki. Bet tā šampāniešu pudele ir arī tā, ka viņa obligāti ir jānostiprina, jo ar vēju viņu var arī nopūst. Nu, un arī noņemam šito te oranžo aizsargu, tur apakšā zaļais deglītis, ieliekam trubiņā, no sāniem nekaroties pāri piededzinām. Nekad neatrasties viss šaušanas objekts. Ja nu gadījumā pieņemsim arī kādreiz tur tas deglis ir īsāks, lai nebūtu tā, ka piededzina un viņš uzreiz arī šaujās gaisā un lai nebūtu sejai. Netrāpīs pa seju. Nu, un vēl, protams, gribētu tā pieminēt to trešo, tās romiešu sveces. Romiešu svecēm arī cilvēkiem liekas, ka viņas vajadzētu turēt rokās. Nu, rokās viņas nevajadzētu turēt tikai tāpēc, ka šeit ir, pieņemsim, 8 šāvieni, kas nāk ārā un viņas sprākst augšā. Ja nu gadījumā gadās tā, ka viņš neaiziet uz augšu, ja, un te arī sprākst, nu, lai nebūtu tā, ka pie sejas. Nu, pēc drošības noteikumiem viņš ir jāiesprauž 1/3 aptuveni zemē, arī tas pats oranžais aizsardziņš noņemam nost, arī nekaroties pāri piededzinām. Šeit grib uzsvērt, ka šīs te romiešu raķetītes, svecītes var spraust zemē, bet šīs raķetes, tās nedrīkst spraust zemē. Ja jaunais gads tiek svinēts laukos un pirotehniku gribat iegādāties ārpus Rīgas, tad droši braucot garām Ciemupei, Rīgas Daugavpils 43. kilometrā, atrodamies mēs, kur arī ir ļoti liela izvēle. Braucat ciemos, pēdējo mēnesi strādājam kā jau katru gadu, bez brīvdienām no 11 līdz 7 vakarā. Pirms brauciet pie mums ciemos, ieskatieties Salūts LV mājaslapā, izdrukājiet kuponiņu un Ciemupei jūs dabūsiet visai pirotehnikai 10% atlaidi. Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu! Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītājs Baltijā TX Latvija.